Labvakar, labvakar visiem! Šodien par mākslīgo intelektu parunāsim. Parunāsim arī par to, kā tas saistās ar coachingu, vai kā mēs varam vai nevaram izmantot to coachingā. Šitā sanāca jums parādīt fiksos slaidus pavisam ātri, ja? Labvakar, jūs esat nokļuvuši MetaCoach platformā Zoom šovakar, un mani sauc Evija Vanderbeke, būsim kopā aptuveni pusotru stundu. Runāsim mākslīgais intelekts un coachings, jā vai nē. Tāds provocējošs, jā, tāds nosaukums. Starp citu, ja neesat coachi, šis noderēs arī jums. Īstenībā noderēs jebkuram, kurš sniedz pakalpojumu, nevis produktu, bet pakalpojumu. Es esmu supervizora labklājības līderības coach jau kādus 6 gadus. Sadarbojos ar šo brīnišķīgo skolu, MetaCoach skolu. Laila tūliņās arī tev došu vārdu. Laila jau sirsniņus sūta. Jā, jo ikdienā man savs uzņēmums, bet es ļoti priecājos, jau vairāk kā 5 gadus sadarbojamies, vadu gan labklājības stresa pārvaldības kursu, praktisko komandu coachingu un arī coachingu kursu vadu. Tas par mani īsumā viss. Laila, ko tu par sevi vari pastāstīt? Jā, sveiki visiem! Mani sauc Laila Snidzāne, un ja jūs domājat, ka jūs neizmantojat mākslīgā intelekta rīkus, tad jūs noteikti viņus izmantojat. Es tikko viņu izmantoju un daru to vēlreiz. Tas arī ir mākslīgā intelekta rīks, kas ir integrēts platformā. Es ikdienā vadu apmācības gan MetaCoach skolā, gan ir vairāki projekti, kur es strādāju ar gan valsts sektora vadītājiem, gan privātā sektora vadītājiem. Un es esmu coach un strādāju pārsvarā ar jautājumiem, kas ir saistīti ar cilvēku vadīšanu, savas personības attīstīšanu un tā tālāk. Un šī tēma patiesībā man pašai ļoti patīk, tā kā es labprāt klausīšos, ko Evija mums ir sagatavojusi šodien. Man arī ļoti patīk tēma. Es sāku ar digitālo labbūtību un ļoti aizrāvos, interesējos, ejam laikam līdzi. Un daru arī es to, un šodien padalīšos, ko es atradu. Klau, es neesmu mākslīgā intelekta speciālists. Šis ir ļoti svarīgi atrunāt, ja? Es esmu speciālists, es esmu coach, supervizori, ikdienā arī vadu mācības. Tas nozīmē, ka es tāpat kā jūs ejot laikam līdzi, bet man ļoti interesē, uz ko mums gatavoties. Un par to tad šovakar stāsts. Sākumā, lai saprastu mākslīgā intelekta vai digitālais coachings, jā, nē, jāsaprot, kas tas coachings tāds ir. Redzu, mums te ir jau webinārā daži koči pieslēgušies. Lieliski, uzdošu arī jums kādu jautājumu. Ceru, ka būsiet aktīvi. Visi pārējie arī rakstīsiet, es ceru, atbildes uz maniem jautājumiem. Kāda ir kritērijums par kādas ir kompetences nepieciešams mums kā kočiem vai speciālistiem? Un tas mākslīgais intelekts to spēs nodrošināt, jā vai nē? Šito kopā domāsim. Iespējas vai drauds ir mākslīgais intelekts, arī papētīju, padomāju, došu savus secinājumus, un es ceru, arī jūs padomāsiet. Ko var izdarīt tikai coach? Pirmo reizi, Laila, man sanāca coach domzīme cilvēks. Ja? Rakstīt. Jauns termins. Coach cilvēks, coach mašīna vai coach robots. Nevis mākslīgais intelekts, jā. Un ko ņemt vērā nākotnē mums visiem? Nu, kas tad ir un kas nav coachings? Kas ir coachings? Kādreiz domā, nu, atnāks speciālists, mums te komandai kaut ko novadīs, un tad mums būs liela efektivitāte. Iespējams, ka tas būs konsultants, kas to tādā veidā novadīs. Vai arī būs kāds speciālists, paņems mani aiz rokas un visu pateiks, kas man jādara. Arī tas nebūs coachings. Coachings vairāk ir par tādu sadarbību, stāvēšanu, kā pareizāk pateikt, līdzgaitnieks, jā? Tas ir speciālists, kurš iet tev līdzās tavā ceļā uz tavu mērķi, uz tavējo. Nevis to, ka coach pateiks, uz ko tev iet, ko tev darīt un kā tev rīkoties. Bieži vien liekas, ka tas coach varētu man pateikt, kā tad īsti darīt. Tas nav coachings. Visi, kas šeit esat, tad jūsu iesaisti. Reku jau pirmais jautājums. Mīti par coachingu ir ļoti daudz. Katru reizi šeit arī runājam, gribam tos mītus izvēdināt vai vienkārši viņus mazināt. Es lasu, un jūs čatā pierakstiet, ko vēl esat dzirdējuši. Sarunājam? Laila, tev arī ienāk prātā, droši pasaki. Visu laiku ir tikai par mērķiem. Coachings par mērķiem. Es jau tikai to vien dzirdu. Coach mērķis, coach. Īsti nē. Ir daudz citas lietas, par ko runāt. Tur iemācīs pareizi dzīvot. Arī nē.
kaut kāda ezotērika, nezinu, kaut kādas kartītes tur liek. Man arī nesen teica, kas jums tās pa taro kartītēm tur visiem ir. Ja? Nekādas taro kartītes, metaforiskās kartītes to sauc. Nu, tāda papļāpāšana. Satikās uz stundu, un man vēl jāmaksā par to, nu nezinu. Coachings man atrisinās visas problēmas. Šobrīd dzīvē ļoti daudz problēmas, aiziešu uz coachingu, man viss atrisināsies arī nē. Tas ir dārgi. Nu, jā, tas maksā naudu, kā jebkurš pakalpojums. Samaksāšu, parunāšu un man iedos padomu, ko darīt. Nu, jā, tāds pirkšu pārdošu, ja? Arī īsti nē. Ja sākšu iet, būs viss mūžs jāiet. Es jau, tad nezinu, 5 gadus tad būs jāiet un pats neko nezināšu, vai pati ko darīt. Šādi man sanāca mīti. Kāds varbūt ir vēl kaut ko dzirdējis? Uzrakstīsiet čatā. Laila, varbūt, ka tev kāds mīts vēl, ko tu esi dzirdējusi? Zini, kā man nemīts, man tieši tikko beidzās sesija un noslēdzās ar vienu cilvēku 8 sesiju sadarbības cikls, un tas, ar ko viņi gāja projām un ko viņi atskaņoja kā guvumu no šī procesa, bija tas, ka es eju un, zini, kā viņi saka, Laila, tie tavi jautājumi, viņi man galvā visu laiku tagad skan. Nevis problēma, bet ko darīšu, kas ir pirmais solis, mazais solis, cik es esmu pārliecināta, ka es to izdarīšu. Ja? Un ka tie jautājumi paši integrējas galvā, respektīvi izveidojas atkarība, bet nevis no procesa, bet no tā, kā es domāju, ja, mainās nedaudz attieksme uz dažādu problēmu situāciju risināšanu. Bet no mītiem tas, ko es gribētu piebilst, nu ko tur mācīties, izlasīšu pāris grāmatas un būšu coach. Jā, izgāju 2 dienu online kursu, esmu coach. Vai ne? Jā. Nebūs tā, nē. Prasiet saviem coachiem certifikātus. Coacha uzdevums vai coaching uzdevums, kāds tad ir? Tas, ko tu, Laila, tikko aprakstīji, īstenībā pēc 8 reizēm klientam jau galvā ir iemaņas kaut kādas, vai ne? Ka tos jautājumus pats sāk uzdot sev, tas, ko tu biji uzdevusi visu laiku. Coaching uzdevums ir panākt, lai cilvēks iemācās pats patstāvīgi rīkoties, pieņemt lēmumus, uzstādīt mērķus, izstrādāt plānu, jo coach visu laiku strādās ar jautājumiem, ar metodēm, un, protams, kā mēs mācāmies šajā procesā. Kāds ir rezultāts? Nu, es vairs nevaru pateikt, ka kādam citam jāatbild par manu dzīvi. Nu, man pašai vien jāatbild par to savu dzīvi būs. Ja? Upuru lomā nesanāks vairs tā uzvesties. Un arī tiešām, jā, tad coach ir bijis kā tāds profesionāls atbalsts šajā procesā. Nevis padomdevējs, nevis konsultants, ja? Nevis mentors, nevis psihologs. Tas ir pavisam cits profesionālais atbalsts. Dažādi ir coachinga veidi, ļoti dažādi. Aizvien vairāk un dažādas nišas. Mēs viņu arī saucam, kas ir tava coachinga niša. Ir gan dzīves vai life coach, ir personīgās izaugsmes coach, vadības executive, mēs esam dzirdējuši, vai vadības coach, transformācijas, karjeras, labsajūtas, labūtības, arī veselības coachings. Tas ir tas, ko es daru. Līderības coach, komandu coach, kas vada jūsu komandas vai grupas, piemēram. Varbūt darbā esat piedzīvojuši. Un finanšu coach, jā, konfliktu coach. Kāds jums tie, kas esat webinārā, kas jums šodien būtu noderīgs? Kurš coach? Daudz nedomājiet, tā es gribētu uzlabot kaut ko. Kā jums šķiet, kurš jums būtu noderīgs? Iemetiet kādu cipariņu, tad mēs sapratīsim. Un starp citu reizēm var būt, ka tev ir 2 coachi. Ja? Es gribu sakārtot finanses, es iešu pie finanšu coacha, vai arī man ir ārkārtīgi liels stresa līmenis. Man kaut kas ir jādara šajā ziņā, tāpēc es varu meklēt labotības coachu. 9. Veselīgs dzīvesveids, jā, 7, 6, kas sanāk ir tieši šis labotības, labsajūtas jautājums. 9 arī, vai ne? Ja cik dažādi, nav viens. Kā kuram, kurā dzīves brīdī, visādi var būt. Un arī 2 var būt personīgās izaugsmes coachi. Paldies visi, kas uzrakstījāt. Tas, ko mēs dzirdam, ir, kad ir ļoti dažādi, mums var būt vajadzības. Jā, coachings ir par, ko es daru kā coach, ko tie, kas jūs esat coach, ko mēs darām. Mēs arī vērojam pareizi. Mēs klausamies, mēs uzmanīgi klausamies. Ja? Redziet, kad es runāju webināru vadu, man ir pilnīgi pat cits temps nekā tad, kad es esmu coach. Tad es ļoti, ļoti pievēršos
uzmanību tonim, ko tu saki, kā tu saki, cik reizes tu atkārto vienu to pašu vārdu. Ja? Un mēs uzdodam jautājumus un izmantojam metodus. To var darīt klātienē, to var darīt online. Nu, tagad jau mēs to esam piedzīvojuši, kad ļoti brīvi mēs arī online varam strādāt. Vēl jūs iesaisti man būs nepieciešama. Kādu jautājumu tad man pie koča iet un risināt? Tūliņ noskaidrosim. Jo mums tūliņ jādomā būs, ko mākslīgais intelekts var palīdzēt. Pagaidām mēs par koču cilvēks palīdzību. Kurš no šiem te 12 jautājumiem šeit un tagad tev ir svarīgākais? Arī lūdzu čatā ieliekat. Es tikmēr viņus nolasīšu. Kā darbā tikt ar visu galā? Rudens periods sācies atkal budžetēšana un jauni projekti. Kā nodrošināt darba dzīves līdzsvaru? Nu, redzu, ka arī uzreiz, jā, tad, kad man tie daudzie projekti, kā man sabalansēt, bērns sāk 1. klasē iet un lielākam neiet ar matemātiku, ja? Es kā mamma par šo visu sāku domāt. Kā man noteikt prioritātes, lai kaut kā sakārtot to dienas kārtību un arī nedēļu? 4. Kad lai es atrodu laiku sev? Kaut vai pusstundu dienā pasēdēt, padomāt, paplānot nākošo nedēļu. 5. Kā tikt galā ar bērnu mācībām, te jau minēju, kā paspēt mājās visu izdarīt. Šeit mums pa mājas dzīvi šitie jautājumi ir. Kā palielināt savus ienākumus, kā sakārtot savu veselību. 5. reizi atlieku jau pie higienista aiziet. Jau, tā kā vajag. Vai pie kāda cita ārsta. Kad atrast laiku regulārām fiziskām aktivitātēm. Visi zinām, ka tas ir veselīgi, ja? Daram vai nedaram ir jautājums. Gribu kaut ko mainīt profesionālā jomā, bet bail uzsākt. Man reāli bail, ja nu nesanāks. Un pēdējais ir uzsākt savu lietu. Ja? Lietu mēs parasti, tad, kad mēs aizējam no apmaksāta darba, tad mēs tā arī sakam savu lietu. Īstenībā savu biznesu. Kā jums sanāca? Laila, ir kāds vidējais aritmētiskais? Nē, nav absolūti dažādi. Katram ir savi jautājumi šobrīd. Nekas pat neatkārtojas īsti. Lieliski. Tie, kas jūs ielikāt tos dažus cipariņus, vismaz jūs aizdomāsties par šiem te jautājumiem, ja, kas jums dzīvē aktuāls. Kādreiz es teicu, jums šīs te webināri sanāk tāda mini coaching sesija. Redzat, kreisajā pusē to murčkuli, kā viņu savādāk nosaukt, ja, murčkulis. Un tad coachinga rezultātā lēnā garā tie mēzgli tiek atsieti, izrunāti, domāts, ko ar to visu var darīt, un laika gaitā kārtojās. Ja? Kā Lelta teica, arī bija ar klientu sadarbība 8 sesijas, noteikti nebija pašā sākumā tāda taisna līnija, kur viss ir skaidrs, vai ne? Cilvēks atnāk ar kaut kādu jautājumu kopumu. Un šeit ir par darbu jautājumu, ar ko var pie koča doties un risināt. Es gribu kaut ko mainīt. Es gribu darīt kaut ko citu. Vai arī es gribu citu saturu savā darbā. Man ļoti patīk uzņēmums. Bet man liekas, ka man ir talants nevis mārketingā, bet īstenībā man prasās kaut kādus lietvedības jautājumus pildīt. Man atnīc darīt vienu to pašu. Un tāds konvejeru sajūta, jā, jau 5. gadu. Nē, es gribu kaut kādu izaicinājumu. Man patīk mans darbs, bet es nejūtu izaugsmi. Tāpēc es gribu kaut ko mācīties. Un man ir 5 lietas, kas man ļoti patīk, un es jau 2 gadus domāju, ko es varētu priekš darba mācīties. Es aizēju pie koča, stundas laikā man ir atbilde. Jāiet atpakaļ uz darbu, īpaši jaunām mamām, vai ne, bet savu darbu vairs negribās, ko citu gribas. Gribu darbu, kur es redzu jēgu. Es esmu pazaudējusi tādu jēgas sajūtu šajā darbā. Vai 7. es gribu vairāk palīdzēt cilvēkiem. Es gribu papildus ienākumus, un pēdējais sajūta, ka stāv krustcelēs un nezinu, ko tālāk darīt. Arī tā var gadīties. Arī šādi te visi jautājumi parādījās. Un, jā, ar visiem šiem jautājumiem var doties pie koča un viņus risināt. Un nesanāks vienā sesijā atrisināt visus. Ja? Kā kuram, cik ātri tas notiek, katram ir savs laiks, sava gaita, bet vienkārši, lai jūs redzētu, kas ar kādiem jautājumiem doties, tad mēs par dzīvi parunājam, un šie ir darba jautājumi. Ejam tālāk. Bilde nav par puisīti. Bilde ir par makšķeri. Ja? Koč arī nevis iemāca, bet tā procesa rezultātā es nevis tās zivis saņemu, bet es saprotu, kā var makšķerēt un kā to var izdarīt.
Vēl viena lieta, ko bildē redzat, ir tie cilvēki tur aizmugurē, iespējams, puisīši tētis un brālis. Coachingā arī ļoti ir noderīgi atbalsta komanda vai tie, kas ir mūsu cilvēki, tad, kad mēs ejam šādiem te pārmaiņu, transformācijas procesiem cauri vai kaut ko es risinu. Tāpēc, jā, bilde ir par makšķeri, un tas arī ir par coachingu. Tas ir par to, kad es sāku uzņemties atbildību. Es sāku apzināties vairāk sava darba ietekmi, savas domāšanas, gan stilu, gan kas strādā, kas nestrādā. Un es sāku darīt. Un coachings ir par darīšanu. Man liekas, tā ir viena no tādām praktiskākajām definīcijām un īsākajām. Ejam jau pie coacha kompetencēm. Ja? Tagad padomāsim, kā tas mākslīgais intelekts varēs vai nevarēs nodrošināt to pašu, ko dara cilvēks coach. Starp citu, tie, kas esat webinārā, ierakstīsiet jā, nē. Ja tu esi coach, ieraksti jā, ja tu neesi coach, vienkārši nē. Kādam jābūt coacham, viņam ir jābūt. Sāksim ar to, ka profesionālam speciālistam, kas ir mācījies, MetaCoach skolā ir 370 stundas, lai jūs saņemtu coaching certifikātu. Tās ir 9 modeļi, ko es arī pastāstīšu šī te webināra beigās. Iespējams, kāds meklē, kur mācīties coaching, tad jūs varat palikt un paklausīties. Viņam jābūt arī emocionāli un sociāli inteliģentam cilvēkam. Viņam ir jāspēj dibināt attiecības, tas, ko mēs saucam par raportu, vērot, pamanīt, ieraudzīt, sadzirdēt. Ne tikai to, ko vārdiski mēs sakam. Kā reizēm saka, starp rindām dzirdēt. Viņam ir ļoti jātic tam potenciālam, kas ir katram klientam, kas atnāk. Viņam jābūt empātiskam. Viņam ir jābūt neitrālam. Tas nozīmē, ka es neizteikšu vērtējumu, ko tu tikko teici, vai kā tu stāsti, ko tu darīji, vai ko tu nedarīji, un kāpēc tu tā nedarīji. Šādi mēs nerunāsim un arī nevērtēsim. Ir jābūt spējīgam klausīties un sadzirdēt, jābūt pacietīgam, strukturētam un disciplinētam. Un tāpat laikā coach ir tikai cilvēks. Ja? Katrs ar savu raksturu, katrs ar savu tempu, katrs ar savu pieredzi. Un coacham nav jābūt, piemēram, ja es esmu ārsts, ja klients ir ārsts, man nav jābūt ārstam. Ja, piemēram, Laila, tu esi vadītāja, ja? Man nav jābūt coacham vadītājai. Tāpēc, ka mēs nedodam padomus tajā jomā, kā strādā klients. Mēs esam neitrāli, bet virzam klientu uz viņa mērķi caur to tempu, kāds ir viņam vajadzīgs, tikai izmantojot jautājumus un metodus. Nu, vēl kompetences padomājam. Redzu, ka te ir vēl daži koči, kāds saka vēl nē, ja, Inese, tad paldies, viss, kas uzrakstījāt. Kompetences, kas man ir jāprot, kas jums ir jāprot kā kočim, kā jebkuram kočam. Un nu jau liekat klāt to ideju, ka šis jāmāk arī mākslīgam intelektam. Tā sanāk, ja? Par dzirdēšanu, par klausīšanos es jau teicu, ne tikai dzirdēt, bet arī klausīties un sadzirdēt, saklausīt, ja? Uzdot konkrētus jautājumus pēc konkrētas struktūras. Es jums parādīšu piemēru. Mākslīgais intelekts man to novadīja. Un parādīšu, kā viņš to interpretēja. Izmantot atbilstošas metodas, nevis vienkārši metodas. Tie, kam interesē metodas, pagaidiet līdz webināra beigām, parādīšu lielisku grāmatu, kur ir ļoti daudz latviešu valodā apkopotas metodas. Vēl rada atvērtu, drošu un konfidenciālu vidi. Konfidencialitāte ir viens no svarīgākajiem punktiem coachingā. Tas nozīmē, kas notiek sesijās, paliek sesijā. Punkts. Un ja jūsu vadītājs jums ir apmaksājis un organizējis un nodrošinājis šīs sesijas, tad coach nekad neies pie vadītāja un nestāstīs, ko jūs tur darījāt. Pat ja reizēm vadītājs saka, ko jūs tur runājāt? Nevienā brīdī tas nenotiks. Atbalsta un motivē arī coach, veicina pašizglītošanos un apzinātību caur šo te procesu kā tādu, nevis caur padomiem. Ko vēl dara? Ievēro neutralitāti, neuzspiež savu viedokli, to es jau minēju. Redziet, vēro, novēro, pamana, atspoguļo, apkopo un vēl daudz citas lietas dara coach. Tad, kad mēs mācāmies, mēs trenējamies ļoti, ļoti daudz, gan klausīties, gan uzdot jautājumus, gan visas šīs kompetences. Viena lieta, kas jāzina mums visiem, ir to pagājušais gads, 23. gads, 18. jūlijas, parādās jauns vārds
spējraisis. Tagad katrs pamēģiniet izrunāt spējraisis. Jā, tātad coachings vai coach, jo sen atpakaļ coachings Latvijā ir jau sen zināms vārds. Protams, ka visu laiku meklē, kā viņi varētu latviskot, kā viņi varētu iztulkot, kā pareizi to iztulkot. Ir izaugsmes veicinātājs dzirdēts, ir izaugsmes treneris arī dzirdēts, ja? Un tagad ir spējraisis. Spējraisis un spējraise. Tātad coachings, kā tiek definēts. Valsts valodu centrs saka, ka spējrais ir domāšanu veicinošs, radošs, iedvesmojošs treniņš vai process, kas sekmē individu personiskā vai profesionālā potenciāla attīstību, palīdzot viņam sasniegt mērķus, attīstot uzvedības modeļus, lai veicinātu labbūtību un ļautu pārvarēt ikdienas izaicinājumus. Tik tālu tāds apkopojums visam, ko es stāstīju, ja? Tik tālu sakrīt viss. Vēl tas ir certificēts profesionāls spēju rosinātājs. Tas ir no vārda, protams, ka spējas, vai mēs varam teikt par iemaņas, spējas, dotības, talanti, tas ir par potenciālu attīstīšanu. Pavisam īsumā mēs varētu teikt. Tamdēļ gribēju padalīties, ja jūs kādreiz dzirdat šo vārdu, jums liekas, ka tas ir svešs un kas tas ir par vārdu, tas ir oficiāls tulkojums latviešu valodā vai vārds, kā mēs apzīmējam coachingu. Teikšu godīgi, pagaidām es arī saku coach, jo man pat grūti ir izrunāt, jāpierod vēl ir. Natālija pasmaidīja bišķiņas, redzu. Tev līdzīgi droši vien. Jā. Coaching priekšnoteikumi. Un atkal jau iemet makšķeri par mākslīgo intelektu. Tur ir mašīna priekšā. Visu, ko es te stāstu, redziet, es ieraugu Natāliju pasmaidu, es uzreiz pasaku, skatos, ko Laila dara, es to visu vēroju, es reaģēju, ja, kā cilvēks. Cilvēks coach. Tūliņ būs mašīna coach. Tūliņ būs piemēri. Bet coachinga priekšnoteikumi ir sekojoši. Ja klients nāk, tad viņš nāk ar konkrētu mērķi. Mana pieredze ir, Laila, tūliņās pajautāšu tavu pieredzi, ko tu zini, ko tu esi dzirdējusi, klients nāk pie tevis ar kādu motivāciju, sauksim to tā. Ja? Jo bieži vien klients atnāk, saka, klausies, tur bija pie tevis Inta, un baigi labi, viņiem baigi rezultāti. Es arī tādus gribu. Un cilvēkam ir gatavi jautājumi, viņš ir sagatavojis, Inta ir izstāstījis par pašu procesu, kā tas notiek, un viņš arī grib tādus rezultātus. Un klientam ir jābūt gatavam mainīties. Un īstenībā klientam jābūt gatavam arī strādāt ar sevi. Ja mēs par coaching procesu. Klientam ir jābūt iespējai mainīties. Tas nozīmē, ka viņam jābūt pietiekoši laikam. Ka viņam ir brīva vieta galvā un arī laika telpā padomāt. Un pēdējais klients ir apņēmies, ka viņš tiešām no sirds grib to darīt. Laila, kāda motivācija taviem klientiem, ko tu vari padalīties, lai citi arī zina? Zini, kā tie tiešām ir svarīgi priekšnosacījumi. Ja kaut viens neizpildās no šiem, tad procesu nevar sagaidīt. Ja? Jo jūs droši vien zinat, ka reizēm ļoti, ļoti gribu, bet neko nedaru. Ja? Nav tas trešais, ja? Ka apņemos tomēr darīt. Vai arī ļoti gribu un tā kā būtu gatavs darīt, bet ne tagad. Ja? Piemēram, dzīvē ir kaut kādas citas prioritātes. Nav tas otrais nosacījums, ja klientam nav iespēja šobrīd, bet tur tā iespēja un tas laiks vai resursi aiziet citā vidē. Tā kā es teiktu, ka ir ļoti svarīgi, un, protams, cilvēki nevienmēr, tad, kad nāk uz sesijām, viņi šo te apzinās, un man arī ir bijušas sesijas, kur cilvēks pabeidzot tur procesu, saka, baigi forši bija ar tevi parunāt, bet coachings nav priekš manis, ja, jo nebija gatavs ieguldīties šajā procesā un kaut ko arī darīt no tā, ko apsolīja pats sev. Un arī ir ok, un arī saprotu, un pagodīgo pret sevi. Ja? Nebūs coachings priekš manis. Man ir nākuši vadītāji, kas saņem savu darbības plānu, coaching sesijas beigās ir darbības plāns. Ja? Coachings ir par darīšanu. Ziniet, ko viņi teikuši? Man ir dienā 12 mītiņi, un tāds ir mans darba ritms. Kad vēl man šito darīt? To, ko mēs te sarunājām. Kāpēc coachings? Kāpēc tas ir paliekoši mūsu darba dzīvē, mūsu dzīvēs? Tāpēc, ka tas patiešām strādā, tāpēc, ka tam ir arī pierādījumi, to viņi rādījuši vēl, bet šis ir metakoču skolas studenti, ko pateikuši, jo paši ir studējuši, mācījušies, ļoti daudz praktizējuši, un nu jau tie ir profesionāli coachi. Ja, kad coachings palīdz gan redzēt iespējamos klupšanas akmeņus. Es teiktu, ka tas ir labākais draugs par naudu, bet kurš nedod padomus?
Coaching strādājot, tu sāc strādāt, saka šīs skolas absolventi. Tiek sastādīts tāds plāns, kas attiecīgajā brīdī tev ir nepieciešams. Nevis ideāls plāns, nevis tāds 5-gadus plāns, bet tāds, ko es varu, ko es spēju paveikt šeit un tagad ar saviem resursiem, kas man ir šobrīd. Ļoti patīk coaching strādā, jo es zinu, es gribu, tas nozīmē, ka es varu. Es apņemos, ja tev tāda apņemšanos mēs dzirdam. Jo tas sniedz psiholoģisku atbalstu mērķu sasniegšanai, jo metodes ir pārbaudītas, un arī tā ir taisnība. Šeit ir vairākas lietas, ko mēs varam redzēt ekrānā. Un katram, protams, es varētu teikt, ir tādi subjektīvi secinājumi, bet arī subjektīvi secinājumi ir taču pierādījums, vai ne? Jo katram cilvēkam kaut kas ir strādājis. Ja mēs par darba vidi runājam, tad darbā ļoti vienkārši nauda, laiks un kvalitāte, efektivitāte. Un bieži vien šie ir viena no tādiem svarīgākajiem iemesliem vai motivācija, kāpēc uzņēmums pasūta coaching. Šeit ir, ko es minēju, Laila, varbūt es tev došu vārdus. Šie nāk no tava viena webināra, kur ir pierādījumi skaitliski, pierādījumi, kā un kāpēc coaching strādā un kādās tieši jomās. Ja tu gribētu šo te pakomentēt, Laila. Jā, tas ir pavisam īss izvilkums no iepriekšējā webināra. Ja kādam interesē vairāk, tad jūs varat YouTube kanālā noskatīties MetaCoacha. Pāris vārdos ir tas, ka coachings, jā, tur ir ļoti daudz subjektīvais, un cilvēki iet uz to, tomēr zinātnieki un dažādi cilvēki ir arī papētījuši, kā to var izmērīt, ja notiek šis process vai nu individuālā vai nu komandas līmenī. Un ko var sagaidīt? Ja? Šie dati parāda, ja es eju iekšā šajā procesā, vai arī, ja mans uzņēmums vai es kā uzņēmums pasūtu šo pakalpojumu saviem darbiniekiem, kas mainīsies? Ja? Šobrīd, kad stresa līmenis ir mega liels, nezinu, tur taisa izpēti katru gadu, tā izdegšana milzīgā apjomā, trauksme, depresija, stresa, nu, tā kā līdz pat 79% jūs varat sagaidīt, ka būs rezultāts, ja, ka jūs jutīsieties labāk. Darba vidē pieaugs iesaiste viennozīmīgi, ja, jo coachings ir par to apzinātību. Ja jūs pamanījāt no iepriekšējiem slaidiem, ka tas ir ļoti daudz par to, ka cilvēks pats apzinās bez padomiem, kā atrisināt savu problēmu vai sasniegt savu mērķi. Un, protams, ja darbinieku līmenī tas notiek, tad šie rezultāti uzreiz ir redzami. Jā, tā kā mēs vairs nevaram teikt, nu tāds vienkārši būs labāk, ja? Te ir pierādījumi, ka būs labāk gan uzņēmumam, gan pašam darbiniekam. Gadījumi, kad coachings nav piemērots, un šis ir man jautājums, kā robots to var noteikt. Padomājam kopā. Es zinu, kā ir labāk. Laila, tu esi mans coach, bet vienalga zinu, kā ir labāk. Ja? Un iespējams, ka tu būsi tā, kas to pamanīs un pateiks, zini, kā jau iespējams, coachings nav tavs. Ko man robots pateiks? Robots tik darīs visu, ko es gribēšu, iespējams. Ja nav gatavība uzņemties atbildību, nu, atcerieties, es teicu, ja, ka tā atbildība, nu, es sāku saprast, ka tas, ko es daru savā dzīvē, ir tikai no manis atkarīgs. Ja nav patiesas vēlmes izaugsmai, kā jaunībā, iesim divatā mācīties, iesim divatā studēt, mēs ar draudzeni kopā, mēs ar draugu kopā, jā, vai cik viņai tur bija labi, es arī tā gribu, bet īstenībā es aiz kompānijas aizgāju kaut ko darīt. Vai arī, ja man mentālās veselības kādas problēmas, pati depresija vai ir kādas jau diagnozes, tad tas nebūs par coachingu. Man ir dažādas traumas bērnībā ļoti, ļoti dziļas, vai pat ne bērnībā, kuras visu laiku kaut kā triggerējās. Tad tas arī ir terapija vairāk nekā coachings. Ja cilvēks uzskata, ka visi citi vainīgi, zina tādu dzīvē savā kaut kur vai darbā, ja? Es ideāla, bet citi vainīgi. Ja cilvēks sagaida, ka kāds cits viņa vietā sakārtos, boss darbā, vadītājs, ja, vai ģimenē mājās kāds. Lūk, tātad, ko mēs dzirdam, kad ir iespējams, nevis, ka ir iespējams, bet īstenībā ir cilvēki, kuriem coachingu nevajag. Nu, rekā, pēdējais slaids par coachingu, to dosimies pie mākslīgā intelekta. Par ko ir coachings? Ko, kā, kad man darīt?
Es gribu, tā ir mana izvēle, kā klienta, apzināta, es gribu uzlabot kaut ko savā dzīvē. Vai vēl ļoti vienkāršots vārds, priekš kam? Priekš kam man tas ir vajadzīgs? Un tā būs tā iekšējā motivācija. Un jautājumu, ar ko doties pie coacha, mēs jau apskatījām. Tad dodamies pie mākslīgā intelekta un coachings. Mums jauna tēma, būs citā krāsā slaidi, atpazīsiet arī. Tēma mainās. Es nekad pirms pat 5 gadiem neiedomātos, kā ar mani varētu runāt ekrāns un darīt to, ko, piemēram, dara mans coach, kas ir cilvēks coach. Bet šobrīd tā ir iespējams. Un te jums jautājums ir čatā iemetiet, vai tu šobrīd būtu gatavs vai gatava, lai tev coaching sesiju pilnībā tātad 1 stundu novada mākslīgais intelekts, vai tas viss notiks caur ekrānu tev. Un tas nav, ka online tev sēdēs Laila vai Evija vai kāds cits pretī, bet tas būs kaut kas, vai nu rakstiski, vai verbāli, vai vizuāli. Kā ir? Nē. Tīri intereses pēc. Marina intereses pēc, vai ne? Es arī intereses pēc to izdarīju, tūliņās padalīšos. Jā, nē, es redzu. Redz kā ļoti dažādi, vai ne, Laila? Laila, tu arī intereses pēc, Laila pieslēdzies? Aha. Jā. Intereses pēc. Nu jā, kaut kas interesants, jauns. Klau, pirms mēs dodamies pie mākslīgā intelekta, kas ir mēs, kā mēs esam sagatavoti vai sagatavojušies visam tam, ko es toņā stāstīšu. Vienkārši online coachings arī es biju, iedomājieties, es biju tā, kas pirms Covid teica, es nekad nevadīšu online. Te nu, ko mēs darām, ko mēs esam, ja? Ko mēs pēdējos 4 gadus vai cik jau darām. Un mēs esam sagatavoti, lai mēs arī varētu strādāt ar mākslīgā intelekta coachingu. Mēs esam tie plusi ir ļoti daudz, pieejams visu laiku, pieejams vairākās valodās, vai ne? Tas viss var notikt dažādās laika zonās. Ir jau pierādīts, aizvien vairāk arī tiek pētīts, ka nav tā, ka klātiene ir labāka vai sliktāka, rezultāti ir vienlīdzīgi. Tikai katram ir savas preferences. Ja? Es varu pateikt, ka man ir labāks rezultāts, kad es esmu klātienē. Tā būs mana personīga subjektīva preference. Laika ekonomija, vai ne? Nekur nav jābrauc forši. Un ko vēl? Online coachings ir lētāks bieži vien tikai tāpēc, ka pakalpojums sniedzējiem nav pie tevis jābrauc, jātērē stunda vai pusotra laiks, kad pie tevis aizbraukt. Tāpēc arī lētāk. Tā, tik tālu. Šis viss, ko mēs jau darām, mēs online strādājam. Jūs noteikti arī, taču tie, kas pat nav coachi, jūs esat vai nu jau sadarbojušies, vai jūs vadat mācības, vai jūs arī sapulces vadat. Tas nav nekas jauns. Kas ir jauns? Es palūdzu pieejamajiem rīkiem novadīt man coaching sesiju. Reku bija jautājums. Nevar redzēt, bet es viņam jautāju, vai tu vari man novadīt coaching sesiju. Un viņš man sāka ļoti interesantā ne latviešu valodā kaut ko stāstīt. Es teicu, izsakies skaidrāk un latviski. Protams, šeit ir pāris lietas, kas varētu palīdzēt jums mierināt stresu darbā. Manā eksperimentā visiem rīkiem es jautāju, man ir liels stress darbā, novada man coaching sesiju lūdzu. Ja? Tātad mans coach pasūtījums coachingam vai coacham, man ir liels stress darbā, palīdzi man, novada man sesiju. Atļaujieties pārtraukumus, lai atpūtētos no darba. Tā, te es saprotu, ka varbūt gluži nebūs. Un es domāju, iespējams, ka viņam vajadzīga valodas pielāgošanās, tāpēc pajautāju es angļu valodā. Vai tu vari man novadīt sesiju? Man ir liels stress darbā, jautāju angliski. Un redzat sākumu? Absolutely, let's get started. Aiziet, teica mans mākslīgā intelekta coach vai mans atbalsts. Un tad mēs arī sākam strādāt. Un viņš runā, un viņš stāsta, jā, izskatās, ka tev ir pārāk daudz tavā darbā, un viņš arī ir atbalstošs, un te es it kā saņemu pat atbalstu, mani sadzirdēja, mani uzklausīja. Ir iespējams, ka tev vajag pateikt nē kādiem projektiem, viņš man tā atbild. Vai tad viņš uzdod jautājumu, vai tu esi pārskatījusi iespēju, ka tu varētu kaut ko samazināt? Es saku, jā, es pateicu nē vienam projektam. Lielisks sākums, saka mans coach. Vai tu jūti, ka arī citus projektus tu varētu samazināt? Atbildes jā. Un vēl viņš ar mani runā un uzdod jautājumus.
Vai tu jūti, ka tu vēl būtu spējīga arī paņemt kādas pauzes darbā? Es atbildu jā. Un tagad tie, kas ir coachi, ko mēs sakam par šādu te coaching sesiju, kur klients visu laiku saka yes, yes, yes vai jā, jā, jā. Uzrakstiet man čatiņā tie, kas ir coachi. Laila, tie, kas nav coachi, tagad nesaprot, par ko jautājums. Kā tu nokomentētu? Tā ir konsultācija, nevis coachings. Tas nav coachings, es pateiktu. Jā? Bet ar visu pasties fantastiski. Now let's talk about setting some boundaries. Tad viņš man iedod idejas, ko darīt. Ja? Ko jūs pārējie sakat? Jāizvairās no slēgtiem jautājumiem. Jā. Kāds jau smaidiņus te sasūtīja. Interesanti. Klau, ja es neko par coachingu nezinātu, es vienkārši ietu ar savu problēmu, pareizi? Un tik tālu viss ir kārtībā. Bet tā kā mēs zinām par coachingu, tad reku jau radīsies secinājumi. Pa vidu es ielikšu, Laila, paldies, Metacoach veica foršu aptauju īsu, un tur bija jautājums par mākslīgo intelektu. Vai mākslīgais intelekts, kā tev šķiet, var aizstāt coacha profesiju? Jā vai nē? 89% teicāt nē. Vai mākslīgais intelekts var aizstāt coacha profesiju tuvāko 5-10 gadu laikā? Un vienalga pusi saka nē. Vēl jautājums ir par to, vai mākslīgais intelekts, vai tu uzticētos mākslīgā intelekta vadītai sesijai? Laikam tomēr nē, bet 7% teica jāaiziet. Es esmu tajos 7% jāaiziet ar izmēģinājumu. Un šis ir labs tāds pieturs punkts mums padomāt, kur mēs visi esam. Jūs tie, kas neatbildējat vai neredzēt šo aptauju, tagad varat atbildēt. Ja? Kas ir tie jautājumi? Kā tu atbildētu? Esi gatavs? Jā. Jā vai nē? Es tikmēr jau nākošo izmēģināju platformu, šoreiz ChatGPT. Man jāsaka godīgi, es to jau esmu uztrenējusi. Ziniet, vēl kas ir jāsaka godīgi? Es ļoti mācos to nesaukt par viņš vai viņa. Un šim ir nozīme, ja? Tas nav cilvēks, tas ir tas. Novadīs man coaching sesiju? Noteikti, es labprāt tev palīdzēšu ar coaching sesiju. Sāksim, iziesim cauri dažiem galvenajiem posmiem, kas var palīdzēt tev precizēt domas un veidot rīcības plānu. Viņš saprot, ka coachings ir par darīšanu, tāpēc jābūt plānam. Un viņš man sāk teikt teoriju, pastiedies ekrānā. Tas, ko jūs redzat, ir perfekti no coachinga klasiskā modeļa. Ir mērķis, ir reālā situācija, ir iespējas kādas, ko es varu darīt, lai to savu stresu mazinātu, un rīcības plāns. Lieliski, tikai es jau viņam neprasīju teoriju. Es prasīju novada man lūdzu sesiju. Tad viņš mums turpinājās sarunas, es viņam saku, ka novada man vienkārši sesiju, un viņš saka, klausies, ir vairākas stratēģijas, kā tu to stresu vari samazināt, un sāk man dot metodes vai rīkus, ko tad es varu izvēlēties, ja? Ko es viņam pajautāju? Es provocēju, tu tagad iedevi man padomu, ko darīt? Nu tā, zinot, kas ir klasiskais coachings. Pareizi, es tev iedevu dažādas stratēģijas, kur tu vari apsvērt, taču tās drīzāk bija kā iespēja izpēte. Coaching procesā mana loma ir ne tik daudz dot konkrētus padomus, bet vairāk palīdzēt tev pašam atrast risinājumu. Lai to paveikt, es tev uzdošu dažus jautājumus, tā kā viņš saprot, ka tomēr jāpāriet uz jautājumiem, un sāk uzdot man jautājumus. Tagad pajautāsim, arī forša forma, ja? Mans coach saka tā, tagad es tev pajautāšu. Un beigās viņš saka, atceries, ka mans mērķis ir palīdzēt tev pašai vai pašam nonākt pie skaidrības un rīcības plāna, nevis vienkārši piedāvāt padomus. Un šeit jau parādās vairāk kā klasiskais coachings. Tātad šim rīkam tikai tāpēc, ka es kādu laiku atpakaļ jau teicu, klau, šis nav klasiskais coachings, un coachings ir tāds un tāds. Tā kā šis jau ir uztrenēts. Ejam tālāk. Trešais rīks – perplexity. Novadīs man coaching sesiju, jautāju es, tāpatās kā visiem citiem, arī mans tās pats tēma bija pārāk daudz stresa, pārāk daudz projekta, nezinu, ko darīt, palīdz lūdzu. Protams, viss ir ļoti atsaucīgi, jā. Šeit ir piemērot coaching sesiju, ko varētu izmantot kā struktūru. Tad viņš man kā coach dod atkal teoriju, kā tas varētu izskatīties. Saku es viņam... Novada man vienkārši sesiju, kā tu būtu cilvēks coach un uzdod man jautājumus. Sveiki, viņš sāk ar mani runāt. Esmu priecīgs tevi šodien redzēt, kā tu šobrīd jūties, raksta viņš. Es pagaidīšu tavu atbildi. Tad viņš saka, ko viņš man tālāk jautās. Es tad tev palīdzēšu mērķi noteikt un pagaidīšu tavu atbildi.
Un viņš man noliek priekšā visas coaching sesijas struktūru. Nu, lūk. Un atkal tie, kas ir coachi, jūs, protams, saprotat, par ko stāsts ir, un tie, kas atkal nav, tad coachings ir soli pa solim, un mēs nevaram paredzēt, ko es tev jautāšu ar nākošo jautājumu. Iespējams, tu atbildot, nu, man būs nevis tikai tāda klasiska kaut kāda struktūra, bet būs papildus jautājumi. Mēs pasmiesimies, ja par kaut ko būs tāda cilvēcīgas attiecības veidosies. Ja? Šeit ir patiešām tāda robotizētas attiecības. Lai kā nebūtu, tad tie ir tie mani 3 izmēģinājumi, kurus izmēģināju coachingu un sapratu, ka. Uzrakstiet, ko jūs sapratāt, ko jūs sadzirdējāt, īpaši tie, kas coachi, ja? ko jūs pamanījāt tajā visā, ko caur to manu eksperimentu 3 dažādas platformas. Pirmā lieta, ko es sapratu, ka ir valoda atšķirība arī, un viņam ir ļoti grūti latviešu valodā operēt. Jā, uzrakstīsiet komentāru. Es savukārt gribu arī padalīties par to, kā pieejams ir jau šobrīd arī tādi digitālie coaching rīki, ne tikai šie, ko parādīju, bet ir viņi vairāk jau pieejami, gan ir iespēja izvēlēties online coachu savu, ievadot dažādus datus par sevi, kas tev palīdzēs atbilstošāk izvēlēties. Nevis vienkārši ieraudzīt, patīk cilvēks, izvēlos, bet tu ievadīsi kaut kādus datus, kur algoritms izpētīs, un tad radīsies labāka sadarība tev ar savu coachu. Tas viss jau notiek. Datu analīze notiek, datu ievākšana notiek, tas viss jau notiek. Jā, Ines raksta, ka mākslīgajam intelektam trūkst empātijas un emocionālas inteliģences, vai ne? Irina saka, vēl jāpatrenējās. Mārtiņ, tu saki, ka nebūs mākslīgā intelekta coachings, jā? Varbūt, ka vēl nebūs, es pieliktu klāt, jā? Laila, ko tu saki? Nu, Es saki. zinu, jo tas, ko es gribēju piebilst, es nezinu, varbūt tev tur kaut kur ir, bet šīs platformas ir tāda plaša lietojuma platformas, un ir arī rīki, un ar ko tas atšķirās ar to, ka rīki tiek uztrenēti uz konkrētu darbību. Piemēram, es zinu, viens projekts šobrīd norisinās Latvijā, kur mākslīgo intelektu uztrenē uz īstajām coachinga sesijām, respektīvi viņš pēc treniņa, ja, kas norisinās kaut kādu laiku uz reālajiem caseiem, viņš varēs to darīt step by step, kā darīs coach. Jā. Tas notika ar manu ChatGPT, kurš jau bija uztrenēts, tāpēc, ka es viņam jau pateicu, šitas, ko tu dari, nav coaching sesija. Vai tu zini, kas ir klasiskais coachings? Un tad sākās. Pareizi, tas, ko tu saki, arī ir taisnība. Ejam vēl tālāk. Ir arī chatboti coachi, ja mēs tādu dalījumu ņemtu. Jā, viens ir tad, kad es vienkārši uzrakstu, man ir jautājums, un viņš atbild, bet viņš nav coach. Redziet, tas nav coach. Savukārt, ir arī uztrenētie, ko Laila tikko teica, ir uztrenēti, kur ir, tagad kā lai vienkārši pasaka, savadīta vai parādīta informācija, kur tā kā grāmatu izlasīt, coaching grāmatu izlasīja, un viņš tas jau zina, kas ir jājautā, kas ir jāprasa. Aha, šī grāmata bija par vadības coachingu, šī grāmata par veselības coachingu, šī grāmata bija par, piemēram, karjeras attīstības coachingu, un tādi chatboti parādīsies, kas jau parādās, kas jau ir uztrenēti konkrētajā jomā. Tu varēsi ieiet un pajautāt, man šobrīd vajag šādu te virzienu, pajautās tev dažu datus ievadīt, un radīsies šāda te sadarbība. Nezinu, kāpēc pandiņa maza, bet tāds ir. Klausties vēl viena lieta. Es te neko nereklamēju. Šie te visi ir rīki, kas ir pieejami, jā. Un tā nav reklāma. Tas ir vienkārši prakse vai pieredze, ar ko es padalos. Te jau bija jautājums. Redziet, ļoti skaisti sākās. Kas ar tevi šodien notika? Yeah, what happened today? Saku, ka man vajag coach, man vajag palīdzību, man ir tāda un tāda lieta. Un atkal viņš ir ļoti, ļoti atbalstošs. I'm sorry to hear that your work is stressing you out. Redziet, ir tā kā empātija, it kā tā ir. Mēs sakām, ka nav. Nu, ir taču kaut ko izrāda, vai ne? Man ir forši tā izlasīt, viņš tas mani saprata. It can be really overwhelming when things are hectic. Tātad viņš jau stāsta, ka tā varētu būt arī dzīvē un situācijās. Ja? Kas ir par problēmu? Saku, man pārāk daudz projektu. Atcerieties, mans tas hipotētiskais pasūtījums ir, ka pa daudz projektu, tāpēc pa daudz stresa ir.
Tas tiešām izklausās ļoti izaicinoši. Vai tu esi mēģinājis kādas stratēģijas ieviest? Saku jā, atkal atbildu jā. Paldies, ka tu padalies, un atkal vai viņš turpina to sarunu. Kādas stratēģijas tu jau mēģināji? Un tā mēs varam turpināt šo te sarunu. Viņš sāk man piedāvāt kaut kādas stratēģijas, ko es varu izmantot, un es beigās saku, klausies. Es domāju, ka coachings nav par padomiem tips, ja? Tā kā ieteikumi tips, bet ka coachings ir par jautājumu uzdošanu. Viņš saka, oh jā, that's a great point. Tā kā es viņam atgādināju, izklausās. A coach often focuses on asking questions to help find out your solutions. Es atvainojos if I stepped out of that role. Tātad, lai klasisko coachingu pagaidām šādi te rīki novadītu, sanāk, ka es viņu bišķiņu palīdzu vadīt. Sapratīsiet domu? Ka mēs tā kā abi divi kopā vadam šito sesiju tikai tāpēc, ka es esmu profesionāls coach un es zinu, kā tam būtu jābūt. Bet tagad iedomājieties, ja cilvēks neko par coachingu nezina, tad viņš aizies un reku parādās pirmais risks. Viņš aizies un ko viņš saņems? Viņš saņems padomus. Nu, tādus ieteikumus, ja? Un te ir tā smalkā līnija, kur kāds var iziet it kā coachingu sesiju un beigās pateikt, klau, man bija baigi labā coachingu sesija, es tur saņēmu tādus 5 ieteikumus, ritīgi forši, ļoti produktīvi. Bet īstenībā tas nebija coachings, un te parādās tas risks. Un te jau Laila vairāk arī, nu, kā mēs skolā mācām, vai ne, tīri no tādas profesionālās, gan ētikas, gan no profesionālās, īstenībā coacha joma, kāda tad ir, tas nav par padomu došanu. Reku pirmais risks parādījās šajā manā eksperimentā. Ejam vēl tālāk, ir tādi boti, kas patiešām jau ir attīstīti kā coachi, ko Laila teica arī Latvijā tāds, cik mēs zinām, nu, pašā startā vēl ir, vai ne, pašā sākumā. Iespējams, drīz būs. Un coachi savukārt, un arī ne tikai coachi, ja mēs ejam tālāk par avatāriem, tūliņās rādīšu, tiek piedāvāt arī mums, ja ir vēlēšanās šādu avatāru pašiem jau radīt, ir, kas jau to izstrādā. Ja mēs gribam iet laikam līdzi, tad avatārs būs iespējams tas, kurš vadīs nākošo reizi coaching sesiju, nevis šādi tekstuāli vai šāda meitene, piemēram, būs. Jā. Tas varētu būt jūs katrs, tā varētu būt es, tā varētu būt Laila tu, tas varētu būt tik viens coach. Šādi vēl bija, nu, varbūt netik, kā lai pasaka, atbilstoši cilvēciskam izskatam, bišķiņ drusciņ savādāk izskatās, vai ne? Tas viss jau notiek. Un nu jau ir tādi uzņēmti, kur tu nevari īsti atšķirt, vai tas ir īstais cilvēks, vai tas ir mākslīgais intelekts, vai tavs avatārs. Tā kā tā ir tā nākotnes tuvākā perspektīva, arī, ja mēs runājam par coachingu. Ko var cilvēks, bet nevar mākslīgais intelekts? Es ceru, ka jūs jau padomājāt drusciņu. Pat ja jums nekāda sakara nav ar coachingu. Jūs kā klienti iespējams varat padomāt. Es pirmkārt varu strādāt telpā, man ir savs kabinets un viņš ir skaisti iekārtots. Man ir grāmatas apkārt, ko es arī kādreiz dodu līdz saviem klientiem, ja ir par tēmu atbilstošo. Ja? Šīs lietas nebūs iespējams. Jā, var arī izrādīt empātiju, līdzjūtību, sajust otru cilvēku mēs varam. Mēs varam pamanīt, mēs varam nolasīt, mēs varam arī online visu to izdarīt. Mēs varam reaģēt uz ķermeņa valodu. Cilvēks sāk raudāt, piemēram, mākslīgais intelekts, kā viņš to redzēs. Mēs varam nomainīt metodiku, ja es jūtu, ka tas ir nepieciešams šajā brīdī. Es spēju reaģēt kā profesionāls darbinieks, bet kā profesionāls coach. Mēs varam izrādīt, ja? Paust. Un šis viss ir par cilvēcisko. Ir vēl daudz citas lietas, bet šīs tādas galvenās, kas man ienāca prātā. Laila, kas tev rociņu pastāst? Jā, zini kā, es gribētu bišķiņu apstrīdēt 3. un 4. punktu, jo, ja savieno tehnoloģijas mākslīgo intelektu ar virtuālo realitāti, plus pieslēdz emociju nolasīšanas rīkus, tad patiesībā arī 3. 4. punkts varētu būt. Jo ir jau patiesībā sen, jau gadus 8, ir rīki, kas spēj nolasīt jūsu emocijas no sejas. Nu, redz, tu paskrēji tā ritīgi pa priekšu. Jā, viss kārtībā. Varēs tiešām jau aizvien vairāk tas parādās, kur pēc mīmikas tiek lasīts, un arī pēc mīmikas, ja mēs par robotizāciju runājam, tur pavisam drīz nevarēsim pateikt cilvēks vai robots. Jā, taisnība.
Tā arī ir. Par riskiem parunājam, padomājam kopā par riskiem tagad. Nu, kāda riska es jau minēju? Cilvēciskais faktors ir viens. Būtu forši, ja šitā caur ekrānam roku saņem, paspiež un saka, paldies, super sesija bijis, tev saka klients. Jā, par to inteliģenci, emocionālo runājam, par empātiju, par spēju vispār, spēju sajust, jā, tīri spēja. Nevis algoritmu izraisīti secinājumi un tad nolast tavu emociju, bet spēju sajust. Klau, kur paliek viss, ko es tur rakstīju tikko? Kur tas viss paliek? Un mana uzticība, ka tas netiek pārdots, nodots manam šefam vai bosam vai vadītājam atstāstīts vai ierakstīts kaut kur. Un te ir tāds uzticības jautājums ar visu to, ka tiek pateikts, parakstīti tur dažādi privātuma līgumi un tiek teikts, ka tas tiek nodrošināts, bet te ir uzticības jautājums. Tas drošības jautājums droši vien. Vēl kas notiek, savācot un pētot šo tēmu, ka man var parādīties pie mazākās izaicinājuma, man gribēsies aiziet pie sava koča un vienkārši šo te visu pamēģināt atrisināt. Un iespējams tas būtu tie riski tiek atklāti, ka tas varētu būt tāda atkarība vai visu laiku sajūta, man taču ir kam pajautāt, es aiziešu padomāt kopā ar šo te rīku mākslīgo intelektu, ja, ka man pašai nav jādomā. Lūk, tas ir vēl viens un pakalpojumu kvalitāte. To jau mēs minējām. Es redzu, ka nākotnē tas viss tiks atrisināts, kad būs arī kvalitāte, bet pagaidām viņas vēl nav. Tas, ko mēs redzējām. Ko var mākslīgais intelekts, bet savukārt nevar es, ko nevar kaut cilvēks. Nu, tiešām man nav tik daudz valodas galvā, kā ir tam. Ja, jebkuru podziņu nospiežot, parādās valoda, kā tāda tev vajag. Jebkurā laikā. No jebkuras laika zonas var strādāt. Jā, man savukārt miegs ir vajadzīgs, līdz ar to tad gan es nevarēšu pastrādāt. Strādāt ar daudziem cilvēkiem vienlaicīgi, tas nozīmē, ka var apkalpot daudz vairāk klientus. Par cēnu, tātad ir convenience, kā būs latviski uzrakstiet, ērtums, ja? Pieejamība, ērtums klientam, cena, un tiek visu laiku šie tiek minēti kā ieguvumi no mākslīgā intelekta coaching. Un vēl datu analīze, datu apkopošana, datu ievadīšana un uzreiz ļoti, ļoti ātrā laikā secinājuma izdarīšana un arī personalizētu programmu sastādīšanu. Tas ir tas ieguvums, kas tiek minēts visā literatūrā gandrīz. Detalizēti sekot līdz progresam, lai tev bija 8 sesijas, jā, ar klientu. Un pēc katras sesijas tiek uzreiz apkopots, kas tika darīts, cik daudz, cik mērķis no 100% šis mērķis tika sasniegts varbūt uz 70, otrs bija uz 60, kas ir vidējais aritmētiskais, pēc tam runāt, kā nākas, ka no 5 mērķiem tikai 2 tu sasniedzi, un ko klients par to domā, un tā tālāk. Un parādās jau tāda analītika, kas varbūt šobrīd, kad mēs strādājam, cilvēks ar cilvēku tik daudz nav. Nu tā, tik daudz mēs esam tikuši, ko var mākslīgais intelekts, ko var coach, kādi ir plusi, kādi ir varbūt mīnusi. Ko pats mākslīgais intelekts saka par nākamajiem 5 gadiem un coaching jomu. Tiks automatizēts dažādas coaching procesa detaļas vai daļas, ja, kā es teicu, tas ir par datiem vairāk. Mēs varēsim ļoti ātri analizēt, ļoti ātri varēsim to visu saņemt. Coaching būs jāapgūst digitālajā rīki, lai ar to varētu strādāt. Tā loģiski sanāk, jā. Būs jāmācās, jāapgūst. Holoportation, hyperpersonalization, virtual reality, augmented reality, AI-driven coaching platforms. Pat nemēģināju tulkot. Dzirdat mani? Bet vajadzēs mums to apgūt, ja gribēsim strādāt. Tā ir tā nākotne. Un, jā, virzību uz tādu hiperpersonalizāciju, tas nozīmē, ka ļoti, ļoti katram individuāli tiks piemeklētas gan tās sesiju skaits, gan metodes, gan atgriezeniskā saite. Viņš paliks tāds nevis plašāk, kā mēs tagad to darām, bet ļoti personalizēts. Tas ir par nākošiem 5 gadiem. Nu, šādi izskatās Microsofts, holoportācija, holoportation. Šitā izskatās tad, kad tu būsi viens pats vai viena pati telpā, uzliksi brilles un parādīsies, lai es pie tevis iešu ciemos kā hologramma, ja?
Un nekur nav jāiet, tikai jāiegādājas brilles mums abiem diviem. Un kas man likās ārkārtīgi interesanti, ka šādi var vadīt mācības, šādi var vadīt sapulces. Man nav jābrauc ne uz kurieni, es varu Singapūrā novadīt šādi gan sapulces, gan coaching sesiju. Un te jau jūs dzirdat, tas nav tikai par coaching. Ja? Tas ir vispār kā tas dzīvē izskatīsies. Tas nav pēc 5 gadiem, tas jau ir notiek, interesē, var pameklēt. Kā fantastikas filmās, jā, Līga raksta. Ko darīt kaučiem, mīļie kolēģi, gatavoties, trenēties, mācīties, ar ziņkāri pret šito visu izturēties, iet un pētīt tik, cik tev interesē, tik, cik tev gribās, jo tā ir neizbēgama nākotne. Tas, vēlreiz saku, tas nav tikai par kaučingu, tas ir gan par pakalpojumu sniedzējiem, gan par darba vietām. Tie tiks attīstīti līdz maksimāli tādam, konkrēti katram cilvēkam nepieciešamam līmenim. Ja? Un sekot līdzi, domāt, man šo vajag, man to gribas, vai arī galīgi nē, tāpēc, ka man no šitā visa ir bail. Un ārprāts, ko es tagad skatos, kādas hologrammas, klausieties, ja kāds no jums šitā domā, ar jums viss kārtībā. Ja? Jebkurš jaunums mums arī reizēm var kaut kādu trauksmi uzdzīt. Rēķināties, ka klātienes klientu un online sesijas samazināsies. Klātienes klientu pilnīgi noteikti, jo tomēr tiek paredzēts, ka tādā visam ne ļoti tālā nākotnē aizvien vairāk būs neklātienes darbs. Un vēl ko darīt? Vienkārši strādāt ar klientiem, kas neizvēlēsies mākslīgo intelektu. Būs dažādi cilvēki, dažādas vērtības. Viņam principiāli liksies, ka nē, kāda hologramma. Es gribu cilvēku, es tev gribu sasveicināties, roku paspiest, ja, sesijās. Tā kā vienkārši gatavoties, un nav pareizi, nepareizi, nav kā arī jādara. Šis webinārs vispār nav par to. Šis webinārs ir tīri padalīties, padomāt kopā, un es padalos, ko es esmu atklājusi šo tēmu pētot. Jā, Lela. Es tikai gribēju piebilst, ka vienmēr jau arī būs tādi cilvēki, kā es, piemēram, es maksāju par sporta treneri. Jā, maksāju daudz. Jo, ja es kaut ko apsolos izdarīt, vai uzņemos izdarīt mākslīgā intelekta rīka priekšā, ir ļoti liela iespējamība, ka es to neizdarīšu. Bet, ja es to daru cilvēka priekšā, tad es to arī izdaru. Ja? Un vienmēr man liekas, ka jā, vismaz pie mūsu paudzes noteikti būs daudz tādu cilvēku. Tā kā šeit varbūt nevajag baidīties no tāda viedokļa, ka profesija pazudīs. Vienkārši ir jāgatavojās. Ja? Tiešām es tāpatās kā Evija 5 gadus atpakaļ teicu, nē, mācībām tiešsaistē. Nē, bet šobrīd mēs esam tik ļoti iemācījušies, un tas notiek, un rezultāts ir, un iespējams vēl pēc 5 gadiem pusi no tā vadīs mana hologramma, vai pusi no coaching sesijām es piedāvāšu kaut kas savādāk. Es nezinu, bet ir svarīgi nepalikt aizvērtu prātu. Paldies tev! Jā, reizēm nāk arī uz coaching sesijām. Vienkārši man vajag accountability partner. Ja ne? Reizi mēnesī tiekamies, un man vajag to sadarbību. Paldies, ka padalījies. Jā. Tā, pavisam uz noslēgumu mēs jau tuvojamies. Esat drusciņi paklausījušies. No 1 līdz 10, kur 1 ir galīgi nemaz arī vispār neprasi man, un 10 ir maksimums. Cik tu esi gatavs šādu mākslīgā intelekta sniegtu pakalpojumu saņemšanai? Tā kā mēs jau izrunājuši esam, ja, šo tēmu, ieliekat čatiņā. 1 galīgi nemaz neesmu gatavs vai gatava, un 10, jā, kur jāiet, ko es te tuliņās varu izmēģināt, kur linki. Vēl tu vari apstīties, ja sanāk vidējais aritmētiskais padalīties. Zini kā, es varu padalīties, jo sanāca vairāk pa 7, tas vidējais ir 8, bet cilvēki skatieties, kas ir ļoti interesanti. Šis jautājums citā interpretācijā bija sākumā, un lielākā daļa teica, nē, šobrīd jau esat atvērti. Kas tas ir? Tagad atklāja noslēpumu, tāds ir arī mērķis, ja, jo kā mēs to pagriežam. Bet īstenībā paskatīties bildēm. Paldies, jā, tie, kas uzrakstījāt, forši, man prieks. Kā es teicu, tas notiek jau. Jā, mums vienkārši pašiem jāpieņem lēmums, ko mēs to gribam darīt. Bildē ir tāds jautājums, cik mūsu psihe ir gatava. Ja? Psihe, tīri psiholoģiski, tas ar mani runā, kaut vai ar to. Un redz, ko no šīs te aptaujas, kas coachingā ir svarīgāk, cilvēciskā empātija vai uz datiem balstītas atziņas un metodas. Te mēs varētu teikt arī komunikāciju.
Nu, tomēr cilvēki redzēt raksta 100% no tās aptaujas visi. Tas nozīmē visi, kas atbildēja metakauču skolas aptaujā, ka tomēr empātija. Ko mēs te redzam? Kamēr tas mākslīgais intelekts nav spējīgs emocijas mūs nolasīt, tikmēr vēl būs kaučiem jāpastrādā. Cilvēkiem, kaučiem vēl būs jāpastrādā. Ja? Nu, tad iespēja izvēlēties. Tev ir iespēja izvēlēties kā klientam, vai tu dosies klātienē pie sava kauča, vai tu dosies online pie sava kauča, vai tu izvēlēsies robotizētu vai mākslīgā intelekta kauču. Nu, varbūt viņš tāds izskatīsies. Ja? Nu, iespējams, ka drusku savādāk. Bet par ko aizdomāties? Ja? Kā es teicu, cik psihi ir gatava, tagad arī katrs padomājiet. Pēc tā visa, ko es stāstīju, kur jūs esat ar atbildi? Gribu, negribu, man to vajag, nevajag. Ja? Gan kā kauči, gan arī kā klienti iespējamie kaučingam, vai arī kā darba devēji vai komandu vadītāji. Ja? Cik droša būs informācija, ko mēs dalāmies? Tas man tāds jautājums, kur man vajadzēs 100% zināt, ka manu klientu informācija paliek konfidenciāla. Ja? Kamēr tas man pašai iekšēji kā speciālistam nebūs tāda pārliecība, nu, tad es nestrādātu ar mākslīgo intelektu. Un vēl beigās tikai mākslīgā intelekta coachings vai apvienojums ar personīgo cilvēku coaching pakalpojumu. Tas notiks tuvākajā laikā. Nu, tas ir vienkārši neizbēgami, ja? Ko mēs jau tur runājām. Tālāk, tā kā pašā noslēgumā, pirms es pastāstīšu, par kur tad vispār var coaching mācīties, kādu savu jautājumu tu risinātu coachinga sesijā. Un tagad jau nedomā, vai tas ir pie cilvēka coacha vai pie mākslīgā intelekta. Kāds jautājums šobrīd aktuāls? Pēc tā, ko visi izrunājam. Jo es gribu sadzirdēt, kas ir tie jautājumi šobrīd, kas ir aktuālākie, un pēc tam arī varbūt pakomentēt, ierakstēt čatā. Vai tie ir coachingā, vai coach var palīdzēt šādos jautājumos. Ja? Reizēm ir tāda situācija, ka dzīvē galīgi kaut kādas krustceles vai pavisam neiet, un tad ko man darīt, un kurš man var palīdzēt. Ziniet, kā mēs labāk ar kaut ko sākt. Tas var būt gan terapeits, tas var būt supervizors, tas var būt coach, bet galvenais nepalikt ar to savu jautājumu. Kādreiz cilvēks saka, ārpēc es jau 6 gadus gribu darbu mainīt. 6 mēnešus jau domāju, ka vajadzētu kaut ko mainīt un gribētu kaut ko mācīties. Un domāju. Un tērēju savu enerģiju. Tā vietā, lai varbūt kādu speciālistu apmeklētu un jau nonāk pie rezultāta. Ar ko atšķiras coachs no psihologa? Kā motivēt sevi un retāk ņemt rokās telefonu, Inese, ja? Karjeras un finanses. Vai es varētu kļūt par coachu? Labs jautājums. Tā, ar ko atšķiras coach no psihologa? Coach strādā no šeit un tagad. Man ir jautājums šodien. Es gribu mainīt darbu šodien. Es gribu uz priekšu skatīties, un coachings būs no punkta A uz punktu B, kā man nokļūt tur, kur es vēlos, kurš ir mans mērķis. Psihologs skatīsies vairāk un ar dažādiem jautājumiem strādā, var strādāt arī ar darbu un jautājumiem, kas ir dzīves jautājumi, bet iespējams, ka ir lietas, kas ir tur pagātnē, un ar tām arī tad strādās psihologs. Coachings ir šeit un tagad. Laila, kā vēl tu varētu pateikt, kādas ir atšķirības psihologs un coach? Jā, netiek analizēta pagātne. Vai ne? Tā ir. Neskatāmies, ejam uz priekšu. Tā, kā sadraudzēties ar saviem bērniem ceļā uz kārtību. Kāds Pieņems, ka nav svarīgi. Jā. Tā, skatieties, ļoti daudz es redzu jūsu jautājumus šobrīd ir gan par karjeru, gan par kā motivēt sevi retāk ņemt rokās telefonu. Ines, šis ir pilnīgs digitālās labbūtības jautājums, vai ne? Kā motivēt sevi? Jā, visi šie jautājumi, finanses un karjera ir arī par coachingu. Jūs noteikti varat meklēt savu coachu vai klausties paeksperimentēt pēc manas šodien stāstītās pieredzes un pajautāt to esošajiem digitālajiem rīkiem. Un jau zinot, kā īstenībā ir jābūt coaching sesijai. Šitāds jums eksperiments mājas darbs. Ja? Šī ir tagadne, šobrīd klātienē mēs strādājam ar grupām, un tur ir coach noteikti. Iespējams, ka šī ir nākotne.
Iespējams, ka šāda ir nākotne, un iespējams, ka nemaz tik briesmīgi viss nav, kā izklausījās kādam var būt, kurš par šo tēmu pat nav dzirdējis. Tad iespējams, ka šāda sadarbība notiek un ir rezultāts, ir efektivitāte, un tā tas varētu izskatīties nākotnē. Noslēgumā. Vēl nav iespēja pilnībā aizstāt profesionālu kauču. Ja? Tas joprojām nespēja nodrošināt to, ko spēj cilvēks. Ir lietas, ko joprojām nespēja tā pilnvērtīgi. Nevis, ka pavisam nespēja arī tās pašas emocijas, ko Laila jau arī minēja, ja pie tā ļoti, ļoti daudz tiek strādāts, bet tā pilnvērtīgi. Un tuvākais, ko es redzu, būs hibrīda. Nu, tāds hibrīda variants. Būs gan. Un tas, ko mēs varam darīt, mācāmies, apgūstam to, ko uzskatām par nepieciešamu šobrīd un realizējam nākotnē sadarbībā ar mākslīgo intelektu. Un varbūt, ka kādam ir pilnīgi tāda iekšēja pretestība. Nu, tāds pilnīgi nav par manām vērtībām. Es šito negribu, nevaru un nedarīšu. Varbūt pagaidām tad nevajag. Ja? Saka, uzsvars uz vārdu pagaidām. Lieliski. Tad pašā noslēgumā coachings ir, bija un būs. Es tā gribētu teikt pēc tā visa, ko mēs šodien runājām. Un paldies visiem, kas piedalījāties un skatījāties. Ja kādi jautājumi, tūliņās atgriezīsimies pie jums. Bet pirms tam es gribu pastāstīt, kur tad coachingu var mācīties. Precīzāk, viņi to var mācīties šajā MetaCoach skolā, un tad kādu to var darīt. Atcerieties, minēju pagaidēt līdz webināra beigām, pastāstīšu par grāmatu, lielisku grāmatu ar coaching metodēm. Reku tā ir. Laila ir autore viena no coaching skolā, šajā MetaCoach skolā ir šī grāmata. Laila, padalies, ir vēl pieejama. Vēl ir daži eksemplāri. Nu, kaut kādi bišķiņi ir, jā, pavisam tur man vienā plauktā tikai viss palika. Jā. Klau. Ja ir vēlme, tad noteikti piesakieties Lailai, jo, ļoti vērtīga grāmata. Ne tikai coaching, jebkuram, arī vadītājiem, darbiniekiem, arī pašcoachingam, kur apgūt coachingu šajā lieliskajā MetaCoach skolā. Un redziet, tā izskatās skola gan klātienē, gan online. Tiekamies, mācamies un darbojamies. Ar mani viss kārtībā, es tikai rādu bildīti. Jā, iepauzēju drusciņu. Kad apgūt? Mācības notiks online, sāksim janvārī un mācīsimies līdz jūnija beigām. 6 mēneši jāmācās šajā skolā online. Tas nozīmē 9 moduļi. Ļoti, ļoti nopietni, ļoti, ļoti daudz. Tie, kam interesē, tie, kas jau domā kādu laiku iespējams, kad vajadzētu, nevajadzētu apgūt. Noteikti zvaniet, rakstiet, ja ir jautājumi par saturu, jo te ir arī atsauksmes. Laila, es gribu pateikt, padalīties, vai precīzāk tev pajautāt. Saki, lūdzu, kur šādas atsauksmes var redzēt mājaslapā? Man liekas, ka bija vairākas. Jā, ir tā, ka sadaļā MetaCoach mājaslapas sadaļā atsauksmes ir visas atsauksmes par visiem kursiem. Varbūt ne ļoti daudz, bet ir var palasīt, jā. Jā, paldies tev. Jā, tieši tā, jo reizēm ir, kad es kaut ko dzirdēju, kas tie bija pa kursiem, un baigi forši, ka kāds ir uzrakstījis, kas tad tur īsti notiek. Un te arī tādas atsauksmes ir no mūsu studentiem, kur studenti saka, ne tikai priekš citiem es nācu mācīties kā HR vadītājs, kā komandu vadītājs, lai apgūtu coachingu, vai ne, bet es priekš sevis ļoti, ļoti daudz savai personīgai dzīvei un profesionālai izaugsmai iegūtu. Tikai tad, kad es zinu, kā sev es varu palīdzēt un kādus jautājumus uzdot, tad es varu palīdzēt un uzdot jautājumus tādus arī citiem savā darba vietā, palīdzēt stratēģijas izstrādāt ar coaching jautājumu metožu palīdzību. Jā, jāmācās nopietni būs tie, kas gribēs. Laila, ka es te nesabiedēju, klausies. Tiešām ļoti nopietni, jo šis ir certificēts kurs, redziet, ir 2 asociācijas zīmogus jūs redzat, un šāds tiks arī saņemts. Un tad jūs, ja jums interesē, jūs varat mājaslapu apstīties, lai tu varētu iemest mājaslapas linku, būtu forši. Un tad jūs papētat, kas tad tur tiek apgūts. Gan coachinga pamati, gan metodas dažādas, gan kā vadīt grupas, gan radošais coachings, gan transformācija coachings, gan mēs pēc tam runājam arī par mārketingu, ko coachiem darīt, un tad ir eksāmenis 9. modulī, un tad jau ir certifikācija.
18 dienas, sestdienas, svētdien jāmācās kopā 370 stundas. Jā, un ir pastāvīgais darbs, kur notiek šī praktizēšana savā starpā. Un līdz 15. novembrim. Līdz 15. novembrim it kā laika vēl daudz, ir ļoti, ļoti liela atlaide iespējams iegūt, sazināsties ar Lailu, tad visu varēsiet nokārtot. Pareizi, Laila, es saku, jā? Lai droši tev raksta, kur ir arī kontakti. Ja ir kādi jautājumi, varat jautāt man par saturu, visu pastāstīšu, gan kā treneri, gan arī es esmu šīs skolas absolvents, starp citu. Tā kā varu arī padalīties, kamdēļ tieši šajā skolā es pati mācījos. Un, ja vēlaties pieteikties vai arī par saturu kādu jautājumu, tad griezties pie Lailas. Laila, vai kaut ko vēl gribi kā skolas vadītājs nobeigumā pateikt? Es varu pateikt, ka šī programma der ne tikai, ja jūs gribat kļūt par koču, bet patiesībā diezgan daudz cilvēki nāk arī iegūt tādus foršākus instrumentus un prasmes komunikācijā ar citiem cilvēkiem. Līdz ar to, pat ja nav vēlme kļūt par koču, šī programma būs ļoti noderīga, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti vai personīgās vai darba vidē. Es pati sāku mācīties coachingu tieši ar tādu nolūku. Es meklēju, kā uzlabot savas prasmes, motivēt savu komandu, kā man izdabūt no viņiem vairāk iniciatīvu un tādu patstāvību, un es to dabūju. Ja, tā kā ne tikai coachiem domāts kurs, ja, tā kā droši varat skatīties un lasīt arī, ja jums šādi jautājumi ir aktuāli. Jā. Jā, un vispār, ja kādi jautājumi, droši rakstiet un zvaniet. Ja? Paldies, paldies visiem, kas bija šovakar pieslēgušies. Paldies, uz redzēšanos. Tiekamies citos nākamajos webināros MetaCoach skolas platformā.